Zivtiņas, šīs būs jūsu tāro izlikums oktobrim. Kādas enerģijas jūs sagaida? Mēs skatīsimies pa sfērām un arī kopumā, kāda būs oktobra enerģētika. Tā, oktobris. Priekš zivīm. Ojtieniņi. 3 zobeni. Te mums ir jau kārts rāda, ja, ka kaut kādas salauztas sirds, bet tas nav obligāti saistīts ar mīlestības ciešanas. Tas var būt jebkādi pārdzīvojumi vai zivis jau visu laiku ir viens vienīgos pārdzīvojumos. Es to ļoti labi zinu. Man gan vīrs, gan meita ir zivis. Un tur jau bez drāmiņām vispār neiztikt. Bet pastīsimies, ar ko saistīt šīs te oktobra pārdzīvojumiņš zivtiņām. Kaut kas ar pašpārliecību saistīts. Kaut kāda tāda sajūta varbūt, ka var neizdoties kaut kas, kur jūs esat cerējuši, ka viss sanāks. Ja, un tad varbūt tāda sevis šaustīšana, ka vajadzēja darīt citādāk, vai sevis vainošana, vai kaut kādas situācijas, kas zem pašvērtējumu var radīt. Jā, to es arī kaut kam citam pateicu, ka oktobrī vispār izskatās, ka tās enerģijas būs tādas, ka ļoti daudz cilvēku saskarsies ar negodīgu attieksmi, ar nepatiesiem apvainojumiem vai kaut kādu pilnīgi absurdām situācijām, kas pazemina, vērstas uz pašcieņas pazemināšanu, ja, vai kaut kādu neticību sev. Izskatās, ka tā arī būs, ja, jo vairākām zīmēm sakrit arī kaut kādi tādi pārdzīvojumi, uzbrukumi varētu būt. Tā, vēl vienu zivtiņām par oktobri. Galvenais ir turēt mieru un līdzsvaru tajā, neļauties provokācijām. Tad, ja jūs kāds kaitina vai izsaka kaut kādus komentārus negatīvus vai tur, sūdzās par jūsu darba kvalitāti vai partneris kaut ko pēkšņi pārmet, kas vispār no zila gaisa ir nokrits, nevajag ļauties tām te sajūtām. Ja, galvenais tātad saglabājam iekšēju mieru, meditācijas, pastaigas, elpojam, izguļamies un cenšamies noturēt sevi balansā. Tā, skatāmies darba sfēru zivīm oktobrī. Kas sagaida? Tā, 5 monētas, te varētu būt kaut kas atkal, kādas nepiepildītas cerības, ka jūs gaidat, ka būs lielāki ienākumi, bet viņi nav tik lieli sākumā. Ja, tātad tas ir kaut kādi vai šķēršļi, vai kaut kāds nenoslēgts līgums. Neiet lietas tā, kā jūs sagaidījāt, ka ies. Tā, nauda un darbs jūtiņām oktobrī. Tā, un kur arī turpinājums, 6, 6 monētas, un tieši arī monētu kārts, ja, ka 5 sākumā ir kaut kādas grūtības, kaut kas ne tā, kā vajadzētu būt, ja, pēc plāna, un pēc tam tās grūtības viegli pārvarās, jo šis mums ir tieši par to, ka jūs tiekat tam pāri un saņemat pienācīgo atalgojumu, vai kur mums tāda dāvanas sajūta ir. Koncentrēties uz šo, ja, ka pat tad, kad neiet viss tā dzīvē, kā gribētos, tas viss pāriet ātrāk vai vēlāk un atnāk dāvanas. Labi, attiecību sfēru skatāmies zivīm. Oktobris, ko nesīs, kādas enerģijas. Zobeni atkal. 8 zobeni, tas ir par kaut kādu sajūtu, ka jūs esat nebrīvē. Nezinu, ka, piemēram, partneris jūs ierobežo vai kontrolē vai zāģē, ja, kā saka. Kaut kāda tāds no partnera puses varētu būt
nesapratne, neizpratne vai pārmetumi. Kā tas viss tur turpināsies, paskatāmies, vai atrisināsies. Tā, 3 zobeni, arī tā 3 zobeni jums bija pie kopējās enerģijas. Nu, kaut kādi iekšēji pārdzīvojumi, nesaskaņas, un te mums ir dienas grāmata, ja, varbūt, ka jums varētu palīdzēt tāds laiks ar sevi, pabūt ar savām domām, sakārtot sevi, parakstīt, pameditēt, tātad darbs ar iekšējo sevis, ar savu iekšējo pasauli. Tā, un vēl attiecība enerģija oktobrī zivīm. Redz, un tad jums sanāks visu to sakārtot, visus kaut kādas tādas savas iekšējās dilemmas vai nesapratnes vai kas jums tur pacelsies oktobrī. Un šī savukārt mums ir partnerības kārtas, ļoti skaista par jūtām. Ja, kad paceļam glāzes par to, ka mums viss labi ir iemesls kaut ko nosvinēt vai kaut kāds pavērsiens labs vai notikums, kur jūs varēsiet ar partneri tad kopā izbaudīt kaut ko. Tā, un vēl vēstījums no augstākiem spēkiem zivīm par oktobri. Tā, 3 monētas. Koncentrējies uz to, kas tev sanāk, ko tev patīk darīt. Do what you love. Ja? Tā, tev labi samaksās par tavu darbu, laba sadarbība ar citiem un kaut kāds notikums, kas var uzlabot reputāciju. Kas jums tur bija darba sfērā? Jums bija... kad sākumā bija kaut kādas aizķeršanās, kaut kādas problēmas, varbūt konflikts, nesaskaņa, nevarēšana vienoties, un pēc tam tad jums ir viss labi atrisinās. Tad koncentrēties uz to, ka jūs nodarbojaties ar to, kas jums vislabāk sanāk, kaut kas radošs, kaut kas garīgs, emocionāls, zivju tēmas, un caur to radošam sadarbību jūs nonākat tad pie labiem rezultātiem. Ja? Galvenais neieslīgt nekādās depresijās, nožēlās, paškritikā, vainošanā, neko šito visu izslēdzam, jo mēs ar savu attieksmi veidojam savu nākotni, savu realitāti, un to, ko jūs ieliekat šodienā, tas viss pēc tam nāks atpakaļ. Tā kā liekam tikai visu pozitīvo, pat neskatoties uz to, ja kaut kas nav tā kā iecerēts vai nav tādas enerģijas, kā jūs bijāt sagaidījuši. Arī problēmas dzīvē atnāk un viņas aiziet, un jūs esat ļoti spējīgi ar to visu tikt galā. Tā, lai visiem superīgs oktobris, neskatoties uz nekādām grūtībām, kas jūs sagaida, un atcerieties laikus un komentārus energo apmaiņai. Tā!